Redz, kosmogonija, domāšana kosmogoniski, viņi paredz to, ka pasaule ir kopā cieši sasaistīta. Tik skaisti. Un tā ir tā galvenā domāšana un uztvers atslēgts, ar kuru visu to jāpieņem sevī. Pieņemt sevī, tas, es domāju, gan skatoties, lai varētu ieraudzīt, gan klausoties, lai varētu izdzirdēt. Tā ir tā atslēga, kas šobrīd dzīvo pasaules mūzikā. Ar šo uztvers atslēgu sasienās kopā pagājība ar šodienību, vai pareizāk sakot, mēs uztveram to, kas šodien nav. Un tā jau tāda pati problēma, kas Hamletam, ka laika saistība ir satrūkusi. Un lai šo saistību varētu atjaunot, tev ir vajadzīgi cilvēki, kas gluži vienkārši tic tam, ko viņi dara. Pats svarīgākais ir tas, ka visi izrādes dalībnieki un arī auļi saprot, ko viņi spēlē, viņi saprot, ko viņi muzicē. Un māk atrast īsto vajadzīgo izrādes muzikālo garšu. Un tas viss pāriet pie dejotājiem. Uzvedums ir izaicinājums. Jo pretēji tam, ko līdz šim no tevis prasa, labi nodejot un smaidīt, šeit pirmkārtam ir jāuztver izrādes veidotāju zināšanas, sapratni par pasaules uzbūvi, par to, kas ir īsts, kas ir varbūt netik īsts, par to, kam ir patiesa vērtība un kam mūsdienu cilvēks ir uzlikts tikai cenu. Brikmanim šīs zināšanas ir ļoti spēcīgas. Un mūsu uzdevums bija un ir paņemt kaut nelielu daļu, jo to visu nevar, bet paņemt kaut nelielu daļu un nodot skatītājiem. Ja tie iniciācijas rituāli, viņi jau dzīvo mūsu atmiņā, viņi tajā neapzinātajā daļā dzīvo. Un tie rituāli mitoloģiskajā, kosmogoniskajā esības strāvā. Un tad pēkšņi saprot, ka tur ir viss vienots, jā, arī seno ķeltu un normāņu un baltu kultūras. Tad viņas savos ritos glabā esības kodu.
atpakaļ deja, tas iedod vispār saturu. Pret šī rituālā deja viņi ļauj pateikt, kā es tie esam mēs. Rituālā dziedāšana to arī ļauj. Bet rituālajā dejā tu vari to vēl arī uztvert vizuāli un identificēties ar mēs kā visi. Tas ir tas, kas ir mūsdienu cilvēkam visgrūtākais. Viņš ir pieredzis būt indivīds un izkliegt savu sāpu vai garlaicību vai nogurumu. Viņš nezina to laimi, kas pastāv senajās kultūrās, kā es kā tāds vispār neesmu. Protams, tā tur ir pirms līmenī. Droši vien, ka cilvēks iet uz pēc līmeni. Tur, kur tu vari kā izstāstīt kā indivīds savu personīgo laimi, tur tu jūties labi. Viņi ir laimīgi vienkārši. Laimīgi izrādē un laimīgi dzīvot dejā. Prieks, ka izdevās Alīnai ar Eģu kaut ko tādu iedot. Izšķirīgais šī projekta veiksmē ir pilnīgi cilvēku ticība tam, ko viņi dara. Ka šī nodarbe viņiem dod esības jēgu, ka viņa esība nav tikai izdzīvošanas māksla krīzes skartajā globālajā pasaulē, ka viņa esība ir kaut kas daudz, daudz vairāk kā fizioloģiskais ceļš no dzimšanas līdz nāvei un cilts turpināšana. Spēja mīlēt, spēja pārvarēt bailes, spēja ticēt. Tās ir tās lietas, kur dēļ ir vērts radīt himnu šim nepilnīgajam radījumam cilvēks.